Helēna un Donāts pamostas vienā gultā un saprot, ka neatceras, kas pa nakti starp abiem noticis. Marta jūtas vainīga Elzas priekšā un gatavojas braukt uz Angliju. Silvija baidās, ka viņas internetu pielūdzējs nebūs gatavs ar viņu satikties, ja uzzinās par viņas izkropļoto seju. Helēna uzzina, ka Donāts ir Vadima biznesa partnera dēls. Dodas tev vēl ieliešu. O, es atkal izdzerojušas, es pat nepamanīju. Iedzer un atslābinies. Varbūt, ka tev nemaz nav par ko šūmēties. Конечно, nav par ko šūmēties. Tādā situācijā, kad es esmu pamodusies, izrādās viena gultā ar manu papiņa biznesa partneru, ar kur es vispār nesaprotu, mums kaut ko bija, neko nebija. Un tu man saki, izbeidz šūmēties. Nu, nav nekas briesmīgs. To var noskaidrot, vai jūs starpā kaut kas ir bijis vai nav. Nu, конечно, вот kā, lai noskaidro, viņš man saka, viņš arī neko neatceras, viņš arī bija piedzeries tavo tur. Varbūt, ka viņš atceras. Varbūt viņš tā melo. Pamanīja, ka tev nav patīkama un nolēma samelot. Vot tā var būt. Viņš noteikti varēja pateikt, ka viņam, tas ir, ka man to ir nepatīkami. Es uz viņu tā paskatījos tāda mācība, ka viņš vispār gandrīz tur nokrīta. Vienkārši nākamreiz, kad tu viņu satiec, pavēro viņu. Tā kas tur ko verot, lapuh, jes lapuh. Nē, paskaties, kā izturas. Ir taču pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēku starpā kaut kas ir bijis, ka jūs neesat sveši cilvēki. Nu, piemēram? Piemēram, tas, ka viņš nervozē, novēršas, nespēja paskatīties acīs. Pasties uz rokām, ja svīst un trīc, varbūt viņš bālē vai sarkst. Un ja kaut ko no tā viss pamani, 100 punktu jūsu starpā kaut kas ir bijis, un tas nav bijis nejaušs starpgadījums. Tas pārliecina. Ir 2 varianti. Ja nervozē, ir bijis. Ja visu uztver kā lielu joku, nav bijis. Liga, ja tu zinātu, ka es vispār negribu viņu dzīvē neredzēt, nesatikt. Nu, Helēna, ja tev tas ir tik grūti, tad nākamreiz, kad viņš satiec, pagriez muguru un aizēj. Nu, конечно, вот kā es pagriezīšu muguru savu papiņa biznesa partnerim. Sveiki, damas! Привет. Dien. Labdien! Prieks jūs satikt. Mēs arī priecājamies jūs satikt. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Mēs ar Iegudina kungu meklējam kādu klusu vietu, kur parunāt par biznesa lietām. Nu, pēc 5 minūtēm mūsu te vairs nebūs. Nē, mēs varējām kaut kur citur apmesties kafejnīcā. Es dzirdēju, ka jums te ļoti jauka terasa. Es domāju, šeit būs labāk. Meitenēm ir pilnīgi vienalga, kur pačuvināt par saviem niekiem. Es palīdzīšu. To es saprotu. Tā ir pareizā attieksme. Es priecājos, ka manai meitai ir tāda draudzene, kā jūs. Nē, mēs tiešām atvainojamies, ka tā sanāca. Vienkārši mēs varējām kaut kur citur, bet, nu... Labi. Ne, mums žēl. Somiņa. Jā, lūdzu. Paldies. Nav par ko. Красавица у меня дочь, да? Да. Tad jūs dokumentus tomēr glabāsiet šeit. Man likās, ka istabā tomēr būs drošāk.
Jā, bet es braucu uz Angliju, tad es domāju, ka būs labāk, ja visi dokumenti stāvēs šeit kabinetā. Ja jums kaut ko vajadzēs, tad viss būs pie rokas. Nevajadzēs katram papīrītim staigāt pakaļ uz mani istabu. Nē, es jau tā kā biju pieredzis. Man liekas, tur bija arī savu plusu. Mēs varējām apspriest visus aktuālos jautājumus. Uz cik ilgu laiku jūs braucat? Pavisam. Kā pavisam? Kā jūs tā prom no Latvijas? Tas ir kaut kāds joks? Tas ir tā kā nopietni. Kā jūs aizbraucat? Pagaidiet, bet paliek taču viesnīca, paliek spā centrs. Jūs runājat tā, it kā es atstātu sev viesnīcu un spā centru tūkstnešu vidū. Jūs esat pārvaldnieks, manuprāt, lieliski tiksiet ar visu galā arī bez manas uzraudzības, vai ne? Nē, es par darbu neuztraucos. Vienkārši viss šis jūsu lēmums tā pēkšņi braukt projām. Godīgi sakot, man tas nedaudz pārsteidz, un man nekad nekas tāds nebūtu ienācis prātā. Tātad, jūsu teva kunga priekšlikumi attiecībā uz izmaiņām zemes pārdošanas līguma. Jā. Lūdzu. Mēs ņēmām vērā gandrīz visus jūs priekšlikumus. Es domāju, ka jūs būsiet apmierināts. Да, кругом такие красивые девчонки, пьют вино. Мы даже не можем с ними поговорить. Mums tikai biznes. Jā. Nebūtu slikti, ja diena būtu 2 stundas garāk. Es skatos uz jūsu rokām. Kas manām rokām? Gradzena vēl nav? Nē, kas nav. Bet draudzene taču ir? Bija. Tad jums nevajadzēs tāpat kā manai meitai. Tik skaista un simpatiska, bet ar vīriešiem kaut kā tā. Jā. Jā. Tad viņi nav precējusies, jā? Nē. Joprojām gaida savu īsto. Nu, lūdzu. Nu, jā. Teic, lūdzu, atvainoties, vienkārši viņš nebūs. Viņš drusciņi aizkavēsies Kīvā vēl darba darīšanas. Man nekas nav pretī kārtot lietas ar jums. Parakstā tiesības jums taču ir? Jā, protams, es saskaņošu ar tev vispār mailu, bet parakstīšos. Nu, lieliski, lieliski. Nu, tad skatāmies, ko jūsu teva kungs man piedāvā. Nu, nečā. Nu, man viss ir skaidrs. Nu, tā arī bija, kā tu teici, viņam rokas drep, trīc. Pilnīgi sviedri uz pieres bija izspiedušies. Es varu derēt, viņš bija nobijies, ka es visu izstāstīšu papīņu. Nē, Rozē, viņš pamatīgi. Viņa тоже sliga. Nu, kā tā var sanākt? Pēc 3 mēnešiem nevainīgas, kristāli skaidras, likumīgas dzīves pēkšņi pārmūsties gultā ar būt tādu. Nu, tu redzēji, cik viņš bija šausmīgs. Man viņš tik šausmīgs nelikās. Apģērbies viņš bija dīvaini, ja ņem vērā to, ka viņš ir miljonāru dēliņš. Man pilnīgi muraški no viņa pa visu ķermeni, tas skudriņi. Fū. Nu, вот это nebija. Tev tā nelikās? Es viņu satiku tikai uz pāris minūtēm. Vienā gultā neesmu gulējis. Oi, nu tu man vispār nepiemini. Man ir liga tāds kauns. Nu, es viņu dzīvē vēlreiz satikšu. Nezinu, es kauna zemē ielidīšu. Atvaino, mamma. Man viņai jāpiezvan, labi? Zvani. Viņai šobrīd grūti. Jā. Bet es parunāšu kaut kur citur. Tā būs gara un smaga saruna. Davai, нет проблем. Es būšu pie pā. Jā. Es jūs atkal iztraucēju. Nē, man jāparunā. Nu, labi. Nu, tā. Ata. Я надеюсь, ты один? Один. Никаких деловых разговоров тут не будет? Если только с тобой, Helena. Kad jūs brauksiet? Uzreiz pēc Blumberga kunga bērēm. Tas ir ļoti steidzīgi. Man tam ir savi iemesli. Bet kā jūs man to tagad tikai pasakāt pēdējā brīdī, tas tomēr kardināli maina visu situāciju. Jā, bet es pats pavisam nesen šo lēmumu pieņēmu un katrā ziņā jūs taču negaidījāt, ka es jums būšu blakus visu laiku, vai ne? Tad jau man pārvaldnieks nemaz nebūtu nepieciešams. Un, protams, visas vajadzīgās pilnvaras es jums atstāšu, tā kā visu nokārtosim. Bet, lūk, arī tās vēl ir jānokārto. Jā, protams. Es patiesībā domāju, ka jūs priecāsties. Tagad jūsu darbā būs vairāk patstāvības, jums nebūs jāatskaitās par katru sīkumu, par katru pieņemto lēmumu. Nē, protams, es priecājos.
Droši vien atkārtošos, bet tas tiešām ir negaidīti. Varbūt jūs pārdomāsiet? Nē, nepārdomāšu. Man ir jau biļete. Dokumenti tagad jūsu rīcībā. Strādājiet. Veiksim darbā. Nu, mēs jau vēl redzēsimies. Līga? Tu esi viesnīcā? Ir diezgan gruntīgi ķibeli. Tāpēc es esmu pašlaik kabinetā, jā, bet nāc lūdzu uz mani istabā. Jā. Что ты шутишь? Какие у нас могут быть деловые разговоры? Ленчик, мне нужно, чтобы ты завтра приняла участие в одном обеде. Надо гейшу изображать, да? Ну почему? Составишь нам компанию. Тебе же нравится. Опять буду икру жрать. Да нет, ну ты должна будешь пообщаться с клиентом, уделить ему внимание, пока он не поставит свою подпись. А если не получится, пойдем куда? Казино. В казино, правильно, в казино. Полный комплект. Блэк-джек, Джокер, покер, покер, рулетка. шмокер. Да-да-да, если не получится в казино, мы приглашаем его домой. И ты будешь самой лучшей хозяйкой в мире. Знаешь, как это называется? Знаю, спешка, но у меня нет было другого выхода. Я знаю, что надо было тебе дать время, чтобы ты приготовилась. Парикмахерская, педикюр, маникюр. Но ты пойми, нужно обкрутить Донатаса сейчас, пока его отец не вернулся из-за границы. Донат! Конечно, Донат! Пошел Не пойду я с Донатом никуда, ты забудь, это исключено все. Ты что вообще, с ума? Ты забудь об этом! Как ты с папой разговариваешь? Nu, kas par ČP? Ir mēsli. Marta pēc Blumberga bērēm viņa brauc prom. Uz kurien? Uz Angliju. Ļoti labi, lai brauc. Varēsim kādu brīdi mierīgi padzīvot. Pagaid, kā viņa Anglijā paliek. Viss, uz visiem laikiem. Viņa Latvijā vairāk neatgriežas. Viņa dzīvo savā fermā. Saprot, ja tā tas notiek, viss, mūsu plāns pajūg. Bet ko mēs tādā tempā varam izdomāt? Pagaid, ir variants. Nauda ir ienākusi Alfreda kontā. Ļoti labi, es jau sāku uztraukties. Nu, lūk, un mums šo naudu vajadzētu pārskaitīt uz Martas kontu. Un ko mēs gaidām? Skaitam iekšā. Bet mums ir vajadzīga garantija, ka mēs to naudu arī dabūsim atpakaļ. Jā, blondīna. Pagaid, saprot, man ir vajadzīgs Martas interneta bankas šis te kods, paroli, viss šīs te kodu kartes. Kā tu to domā dabūt? Nu, bet tieši tāpēc, Līga, šeit esi tu. Paņem lūdzu savu telefonu, piezvani Martai, ja? Es? Nē, es varbūt. Nē, Aleks. Es tev nelūdzu neko zakt. Vienkārši uzzvani Martai, dabūni viņu laukā no istabas. Lūdzu, tā, lai viņi nepaņem līdzi neko, ne somu, ne dokumentus, neko. Nē, tas neies cauri. Sanāk tā, ka es Martai visu laiku bāžos virsū. Tas būs pārāk aizdomīgi. Arī Rihards man ieraudzīja Martas istabā. Izdomā kaut ko citu. Interesanti, ko? Esi lūdzu tik laipni, paņem savu telefonu un uzzvani viņai. Aleks, nebļauj uz mani, es to nedarīšu. Vari spundēt man atpakaļ trakomājā. Labi. Tas ir tavs pēdējais vārds, ja? Labāk tur, nekā cietumā. Хеленчик, ну ты прости меня, ну прости меня, ну не понимаю. Молодой, симпатичный, к тому же не женат. Ну тебя что, перестали интересовать молодые люди? Нет, представь, себя интересуют. Но вот этот нет. Этот, я даже нормальным словом не знаю, как его назвать. Я понимаю. Я понял, ты хочешь выжать из меня гонорар. Будет результат, будет гонорар. Да не интересуют, нет твои деньги. Тогда я не понимаю. Ну, он несколько наивный. Ну, может быть, не совсем умен, но во всем остальном все в порядке. Я даже тебе раскрою тайну. Ты ему очень нравишься. Интересно, как это ты так выяснил? Да это видно невооруженным глазом. К тому же бизнес его отца в половину больше, чем мой. Это не интересует мне это все. Мне надоело, как ты меня используешь. Там пойди туда, соблазни вот этого
Я надеюсь, вот этот не очередной кандидат на место моего мужа. Ну, почему кандидат? Ну, Так я угадала. Так ты послушай меня. Вот послушай меня. Я готова тебе помочь, но, понимаешь, ну, это вот она-то, ну, я видеть не могу. слушай, я ничего не понимаю. Ты можешь мне объяснить? Вот я идиот. Ты его видела 2 раза. 2. Ну? Ты даже с ним нормально не поговорила. А поговорила бы. Он бы тебе понравился, симпатичный. Слушай, этого самого мне было достаточно. Понимаешь, мне от него сердце заходится. Не могу я, ну, не хочу. Я не понимаю. Ну, не понимаю я. И я не могу, не хочу. И все это мое последнее слово. Čau, Vici. Man prieks, ka atnāc. Nāc iekšā. Paklau, tā nu ir sanācis, ka es tagad vienmēr, kad tevi aicinu, man tev ir kaut kāds lūgumiņš. Man jau nav problēmas atnākt, klausies. Nu, tas ir, nu... Respektīvi, es jau nesējuši ar sudrabu uzvalciņu un visādām slipsītēm, birojiņām. Man ir... Pagaidi, tu zini, ka viesnīcas pārvaldniekam viņam ir vajadzīgs uzvalks, vai ne? Nē, es saprotu, labi, aizver muti, davai pirdi ārā, ko tu gribi teikt. Tātad, tas ir, teiksim tā, absolūts sīkums. Tev uz 1 pusstundiņu ir jāatbūna laukā viens sievišķis. Ja? Tev jāatbūna laukā ir Marta no viņas apartamentiem. Tikai tā, lai viņi nepaņem līdzi ne dokumentus, ne somiņu, neko. Pagaid, tu runā tagad par blondo Petersonu? Nu, jā, tu taču viņu pazīsti. Nu, man liekas, tā nebūs nekāda problēma. Vai citi klausies? Man ar Martu ir labas attiecības, un viņas tomēr vīra tēvs ir mans sens, un man ir labas attiecības ar viņu mazo sīci, un mums tur viss forši un tā. Ja tu esi izdomājis kaut ko muhļītu nodarīt pāri Petersoniem, es tur ne tikai nepiedalos, to vienkārši neatbalstu. Nē, tas nekādā ziņā nav saistīts ne ar Martu, ne ar Petersoniem. Vienkārši, saprot, lieta ir tāda. Tad, kad es iestājos šeit darbiņā, es Martai iesniedzu dažus viltos dokumentus, tur diplomus, un tagad tam viltotājiem ir nākuši uz pēdām, un tas nav īpaši labi. Melēm izskājas. Interesanti, ja es tur būtu mācījies 4, nevis 3 gadus, tas manī mainītu kā kaut ko kā cilvēkā? Es domāju, ka jā. Ja es gadu sēdētu ilgāk universitātē, es šo viesnīcu vadītu savādāk. Nu, to bišķi nē. Nu, lūk. Un tieši tāpēc es lūdzu, izpalīdzi man. Labi, tu vari dot godvārdu, ka tas nav vērsts pret Martu. Es apsolu. Saproti, deg mana pakaļ. Labi. Tu esi glābis manu pakaļ, un esmu gatavs izglābt tavējo šoreiz. Es priecājos. Nav tev, ko te priecāties, vienkārši. Tu vispār dzīvo kā tāda resna cūka, klausies, un zini, tu reiz esi man glābis. Es tev esmu pateicību parādā, glābšu tevi šoreiz. Labi. Mājiņas. Sveiks! Привет. Skatos, ir kāda dāma, esi vīnsūcis. Viņa tev nav atstājusi pārāk labā garstāvoklī. Ar kādu dāmu? Ar Helenu runājas. Viņa tikko man tādu skandālu uztaisīja. Par ko? Ja es to zinātu. Vienu brīdi viņa ir gatava darīt mana laba visu, bet otra pēkšņi. Она только что папу послала. Es viņu saprotu. Nemācīju palūgt. Леня, tu pusdienas jau biji? Nē. Varbūt paēdam kopā? Nē. Nu, es uzaicinu. Paldies, mīļais, bet es eju uz slimnīcu pie Elzas. Tad tu pie viņas ej? Nu, bet kā tu domā, nu meiteni novest līdz pašnāvībai un pēc tam nerādīties? Nu, Ļoņa, nu es tikai pajautāju. Atvaino, nu nemāku es. Netieku ar viņu galā. Runāju, smaidu. Mēģinu kaut kā uzlabot viņai garstāvokli. Labumu nekādu.
Jā, meitiņ. Jā, pasveicini Melni. Un iedod viņam kādu maizes gabaliņu no manis un izstāst, ka es drīz būšu. Labi, meitiņ? Jā, es domāju, ka jūs braukst ar vecstāvu man pretī uz lidostu. Labi, mīļo meitiņ, es nevaru tagad vairāk. Jā, bučiņa tev. Sveicini vecstāvu. Jā, labi, mīlīt. Buča. Čau, drīkstēji? Čau. Protams, jā. Es patiesībā cerēju, ka tu varētu ienākt un man izstāstīt, kā jums tur gāja visiem. Nu jā. Aivars teica, ka tu esi izdomājis braukt mājās. Jā, atlidoju pirms pāris dienām un gribēju tev pateikt, ka Sīts pēc tevis nežēlīgi ir noilgojies. Jā, es tikko runāju ar Ieviņu. Viņa gan izklausījās priecīgi. Viņai ir mīļotais vecstāvs blakus un ponijs, un tagad esot arī kaķis. Jā, tas baigais svītēnais. Pielauz vecstāvu beidzot, jā? Nē, negluži. Drīzāk viņa pielauza mani. Ak, tad tu viņai nopirki to kaķi? Nu, arī negluži, teiksim tā. Mēs vienkārši gājām pa ielu, un tur viņš tāds mētājās maziņš un nožēlojams. Un, ja viņi man pierunāja paņemt viņu, nu, mēs gan bišķiņi samuldējāmies vecajam par to, ka mēs viņu nopirkām zooveikalā, bet tā ir viss kārtībā. Samuldējāties vecajam, jā? Nu, labi. Tagad tā, klausies, īstenībā man pie tevs vien darīšana. Nu, pavisam nopietni. Tā kā man tagad ir labas attiecības ar savu sensīti, ar tavu Sīci arī, viss baigi forši. Es domāju, vai mums neaiziet kaut kādās pusdienās vai vakariņās. Tiksim tā, man jau nekad tāda radinieki nav bijuši. Tīri fiziski. Nu, patiesībā. Jā, kāpēc ne? Nu tad, super. Bliežam uz tabulītēm. Pajādulējamies ar zirgiem, pēc tam mēs varam aiziet paēst kaut ko, pēc tam tur arī var pirtiņā ieiet, un tur ir vēl tāds foršs baseins, ja tu atceries. Tad jau sanāk, ka tu neko nezini, ja? Ko? Par baseinu. Par ko tu runā? Nu, Elza tenī baseinā. Ko Elza? Elza gandrīz izdarīja pašnāvību tajā baseinā. Gandrīz? Gandrīz. Rihards viņai piedāvāja palīdzību. Viņa kategoriski pateica, ka nē. Viņa pat nebija gatava reizi ar viņu satikties. Ar to slimnīcas psihologu viņai nav nekāda kontakta. Nu, bet ar tevi taču viņa runa. Nosacīt vadim runā. Es runāju. Viņa dzīvo, domā. Kādā savā pasaulē. Nu, zini, kā tas ir? Dungo visu laiku vienu meldiņu. Dungo, visu dienu netiec no tā vaļā. Un ar Elzi ir tieši tāpat. Kaut kāda doma iesēdusies viņai galvā un visu laiku pulsē. Kāda doma? Nu, kāda? Man šķiet, ka viņa visā, kas noticis, vaino tikai sevi. Un es viņai nevaru iestāstīt, ka tas tā nav. Vadim, tas ir bīstami. Tu man saproti? Es saprotu, bet lūdzu, tu nevari uzņemties atbildību par visu. Meitene ir drošība, ārstu rokas. Viņi parūpēsies, lai viss būtu labi. Nu? Cik labi? Tāpat kā Līgai? Man šķiet, Līgai šobrīd viss ir puslīdz kārtībā. Puslīdz kārtībā. Es runāju ar Līgu, man nepatika tā saruna. Tas, kas notiek ar Elzi, man arī nepatīk. Brāli, es patiešām baidos par viņu. Ko tu domā tagad darīt? Tiešām, tu tagad paliksi kopā ar Elzu tikai tāpēc, ka tev viņu žēl. Ленчика, одну ошибку я тебе напомню. Ты уже в жизни совершил. Подобную. Ko lai es daru? Atstāt meiteni tagad, kad viņa ir tādā stāvoklī. Nē, es pagaidīšu, kamēr viņa iznāks ārā no slimnīcas. Pagaidīšu, kamēr viņa nomierināsies, un tad es domāšu par sevi un par savu dzīvi. Tad?
Kāda pašnāvība? Kāds baseins? Kas ir ar Elzu? Viņa tagad ir slimnīcā. Es domāju, ka tur viss būs labi, ka tur viss būs kārtībā. Ko slimnīca? Kādā slimnīcā? Nu jā, viņa mēģināja, bet paldies Dievam neizdevās. Leons viņu izglāba un... Ko Leons viņu izglāba? Leons viņu līdz tam noved, arī tu to izdarīji. Oto, nē, tā nav. Kā nav? Jūs taču abi divi uzvedaties kā tādi divi griboši truši. Tu domā, ka viņi to neredz, viņi to nesaprot? Oto, nav tā. Kurā slimnīcā viņi ir? Tepat vietējā. Ej, tu! Paga, Oto, tagad... Pagad, tev neizdevās? Tu stūbeni, kretīni! Kāpēc tu man nepateici? Domāju, ka tu esi mans čoms! Pagaid, ko es nepateicu? Par Elzu! Kas ar viņu ir noticis? Pagad, piedod, es domāju, ka jums viss ir cauri. Klausies, vecīt. Cauri būs tad, kad es jau būšu mīris. Bet nepagaidām. Tev var Martu tā arī nekas neizdevās? Zini, Marta ir tava darīšana. Tiec pats ar to galā. Ko nozīmē Marta ir tava darīšana? Tiec pats galā. Varbūt jūs man paskaidrosiet? Vai tālāk man ir jāsmējās, vai droši karā jādodas? Klausies. Saki paldies Dievam, ka es ticu tām